Stikla sajūta man ir aizsākusies jau agri bērnībā, kad dārzā spēlējos ar puķēm, un mums mazām meitenēm bija tāda noslēpumaina spēle. Mēs slēpām puķes, kurām virsū likām stikla lauskas un aizbērām ar zemi. Un tie mums skaitījās mazie noslēpumi. Un tie mazie stikla noslēpumi man ir ceļojuši līdz ar mani visā dzīves gājumā. Un tad jau tika beigta arī Mākslas akadēmijā stikla nodaļa. Un tad tālāk no stikla nodaļas, tad savukārt tālāk uz pūsto stiklu, kausēto stiklu, tālāk no plakanu virsmām uz pūsto, uz liekto stiklu. Stikls paliek, protams, idejas seko, no tām nevar tikt vaļā. Un vienmēr ir kāds ideju sarakstīns, kas ir jāpaveic. Tas būs, man liekas, vienmēr. Tas, kad Līvānos bija stikla fabrika, visi stikla atgriezumi tika savākti, un vēl joprojām man glabājas kārbiņās. Un es vēl joprojām domāju, kur viņus varētu reanimēt. Bet stikla sajūta tā pavēra milzīgas iespējas izpausties beidzot. Ne no stikla lauskiņām, bet no dzīva, karsta stikla. Un man ir liels prieks, kad Aleksandrs un tātad beidzot arī jaunā paudze ļauj atzimt šīm te karstā stikla tradīcijām atkal Līvānos. Karstajā stiklā vairāk ir jāpaļaujas uz ātrumu, es tā domāju, uz nejaušību. Tātad lokšņu stiklos nejaušības ir jāizslēdz vienkārši, bet šeit karstā stikla pūšana paver ceļu nejaušībām, un tas ļoti iedvesmo. Ļoti. Iedvesmu es smeļos. Tomēr vairāk man patīk tādas brīvas un arhaistiskas formas stikla pūšanā. Man ļoti uzrunā arī materiālu savienojamība, piemēram, metāls ar stiklu. Iepriekšējie darbi, ko es būtu Ļvovā un Paņevežā, kad vēl nebija šeit Līvānos atjaunota šī te studija, tad es tur iekļauju kapara diegus, un tas bija ļoti liels izaicinājums un interesants darbs. Savienot stiklu ar kaparu. Šoreiz es mēģināšu zeltu. Tas ir, katrā līvāniešu mājā bija vāzes, šīs te vāzes medūzas vāzes. Un tas arī iedvesmoja pirmām kārtām,
Un tad varbūt es uz to artiku pārgāju uz tādām asākām formām, lai viņš nav viss noklāts ar krāsu, jo savādāk tas varētu sajukt ar jebkuru citu materiālu. Ja? Man ir svarīgi, lai vienmēr ir tas caurspīdīgums, tā kaut vai neliela mala, bet lai ir tas caurspīdīgums. Arī iedvesmojoties no darba Arktika, es noteikti atstāšu to caurspīdīgo maliņu, kas savienos stiklu ar apkārtējo vidi. Manuprāt, ka tas caurspīdīguma efekts ļoti iekļauj to vidē, savieno ar vidi.